Formas mēs varam mainīt kaut kādas. Protams, dziesmu forma, es uzskatu, ir viena no lietām, kas nav nodefinēta Bībelē. Gara, īsa, skaļa, klusa, īsti nav pateikts, kurā mēs vai jāspēlē klaviera, vai jāspēlē ēģele. Un patiesībā, tā, kad bija Bībelē rakstīts, nebija neviens, ne otrs, jā. Un tas tā lieta. Tādas lietas, bet ir lietas, kas ir kā fundaments patiesības, kas ir grēks. Un viņš visos laikos būs viens tas pats šobrīd. Mēs, es domāju, jauno darību. Jā, mēs jau vecā darības laikā redzējām, kas bija šķīsts un nešķīsts viņiem, Izrēlam tieši konkrēti. Bet kā mums, mēs esam jaunās darības laikā jau kādu laiku, kad 2000 gadi esam jaunās darības laikā. Un ir grēks, kas ir grēks, un viņš būs neatkarīgi no tā, ko teiks valdošā politika, valdība, cilvēki. Un mēs nevaram tur pielāgoties. Ir lietas, kas ir vienkārši noteikts Dieva vārdā. Lūdzu, kā runājot par gravitāciju, mēs nevaram teikt, ka šodien mēs Latvijā pieņemam, ka gravitācija ir uz pusi mazāka. Mēs vienkārši likumiski pieņemam to, parakstam, visas valde ir parakstījis Saimi, un visi mūsu turpmāk dzīvoja tā, it kā gravitācija būtu pusi mazāka. Lai tas nemainās, viņi joprojām būs tādi, kādi viņi ir. Un viss pasaules mums iesies kā nojugusies tauta, ka latvieši iet postā, jo viņi pat tādu lietu vairs nesaprot. Bet šobrīd mēs skatāmies to, ko pasauli mēģina pieņemt vērā arī visiem pašiem dzimumiem, visu pārējo, ka mēs sākam tādas lietas mainīt, kas likās ir tik fundamentāli pamatots jau.